Šis ir bloks numur 5. Labs rīts visiem! Pirmais rīts pēc pirmās uzvaras pār Libānu. Ļoti pārliecinoša uzvara. Principā tas bija diezgan likumsakrīgi. Savādāk mums nevarēja būt. Čilojam nedaudz pie baseina nākamajā rītā. Vakar Alēnā ļoti forša atmosfēra. Sabraukuši diezgan daudz letiņu. Protams, neviens konkrēts cipar varbūt nepateiks, bet stabili pār 1000. Tā kā arēna tika piebļaut vakar. Un pēc spēles, kurīgi sakot, izvēlamies pa mierīgo. Mums te ir izveidota fanu WhatsApp grupiņa, kur ir kaut kādi 300 plus cilvēki salikt grupiņā iekšā. Tur, protams, tiek postots visādas trakas lietas, ko labāk šajā vlogā neredzēt. Bet būsim reāli. Lielākā daļa, protams, metina. Metina tā kā maz neliksies. Bet, jā, mēs izvēlamies par mierīgo. Un tagad domājam, ko šodien darīt, kad Latvijas spēle nav. Kaut kā vajag aizpildīt laiku. Un šādi Āzijā rodās tsunami. Lai kaut kādā veidā nosist laiku, izdomājam, aizbrauksim tepat uz vienu vietējo akvāriju. Paskatīsimies, kā zivtiņas peld. Vienkārši lai nosist laiku, jo, kā jau es minēju, kodēt caurām dienām te nevienam īsti negribās. Tā kā mēs iesim tagad uz Japāņu restorāņiņu, kurš saucās Guju Kaku. Cerams, ka kaku neviens arī nepasniegs. Arigato gozaimashita! Jasā! Voliņ, ko tu dari? Izpauļošu askrējums. Aha, ok, viss kārtībā. Ko tu domāji? No rīta Džeki ievērtē jauno vlogu. Popkorns vai tikai. Oliņš šodien ir izvēlējies veikt ūdens dienu. Tā kā attīrīšanos. Nēd, neko neēd vairs šodien. Ūdentiņš tikai. Jā, tā kā viņam ir, kā saka, Džakarts ātrais kājas sindroms, piemeties un neko darīt. Katram savs. Airplane, yes, senjor! Jasā, šodien spēles diena, bet ir vēlā spēle. Līdz ar to mums par dienu kaut kā jānosit laiks. Esam atbraukuši uz ūdens atrakcijas parku, kā mazi bērni iesim peldēties. Šitā izskatījās Oliņš šorīt no rīta pie poda. Esmu atpakaļ hotelī, atgriežies no ūdens priekiem. Un viena lieta, ko es gribēju adresēt, mums daudz paziņas un draugu prasa, kur ir video no nakts dzīves, kur ir tusiņo, ko tam līdzīgi. Viņi atzīst, ka, nezinu, varbūt paliekam veci vai kaut kā tam līdzīgi, bet mēs šeit tiešām pa mierīgo, salīdzinoši laicīgi gulēt, laicīgi augšā un tā tālāk. Tā kā nekādi video no nakts dzīves nebūs. Un puikas ir gatavs braukt uz otro spēli. Latvijā uzvarā! Jasā! Letiņi ir izvietojuši ritīgu WhatsApp grupu, kur visi fani kopā sarakstās. Ieteicam mums atbraukt uz šādu krodziņu, kura latvieši iestiprinās pirms iešanas uz arēnu. Tad iesim skatīties, kas tur notiek. Latvija! 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 Latvija!
kas tur vienkārši darās, jūs neticāt, bet kosmos. Tagad, šodien gadu ir visas balss izbjauts. Ronalds, nevar vairs vispār pateikt. Viena no labākajām spēlēm, ko mēs esam dzīvē redzējuši. Šākāks MVP, es pirmo reizi redzēju, ka viņš vispār nav kosmos vienkārši. Vienkārši tik labs sajūts. Kungi, pēc šīs spēles, kā Latvija uzstiepa frančus, jaunais prezidents Francijā ir François Dibanā. Latvija! 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 Kāds emocijas? Visi, ho! Latvija!